Ja citur pasaulē pavasara iestāšanos atzīmē pēc kalendāra datumiem, tad Madonā pavasaris iestājas līdz ar ģitāristu sesijas atklāšanu. Jau 16. reizi no 24. līdz 29. martam mūžam nenogurdināmais aktīvists Imants Pulkstenis aicina gan dalībniekus, gan skatītājus pievienoties ģitāru mūzikas dienām Madonā. Kā vienmēr, Imants jau šobrīd ir pārņemts ar gaidāmo notikumu, kas ir vērienīgākais ģitārspēles pasākums Latvijā. Tieši šodien sākas aktīvais pavasaris, jo pirmo malku Kļavu sulas nogaršoja Praulienas pagasta ceļmalās. Bet šeit arī mums ir kustība. Te jau mums Indra, kur arī ģitāru sesijā ir iesaistīta. Un Marks palīdzēja kastes visāds nest, un te ir izlīmēti, un gatavojamies izstādi arī kārtojumu. Un te ir arī saprintēts liels tāds albums ar dažādiem ļaudīm. Ir padomāts par ģitāras profesionāļu piesaistīšanu meistarklasēs, par koncertiem, par ciemošanos un citām nebijušām aktivitātēm. Savu dalību ir apstiprinājuši tādi ģitārspēles guru kā Denis Paškevičs, dāņu ģitārists Kristiāns, džeza grupa Kārļa Vanaga vadībā, leģendārais Murovejs un Valters Sprūčs. Sesijas dalībniekiem 5 dienās būs iespēja piedalīties 30 meistarklasēs un apmācībās, dzirdēt 12 dažādu stilu mūzikas grupas. Divreiz vienā peļķā neiekāps ir tas teiciens, un šeit jau arī nāk jaunas lietas, uzsvars elektroniskai mūzikai. Tad vecākiem, piemēram, atvērto durvju diena būs. Tad, piemēram, mums ir izmaiņas arī, akcenti ir tādi, ka no rīta līdz pusdienas laikam būs nodarbības grupās. Nu, tā kā diena ir dalīta 2 daļās, un tad pēc pusdienām ir brauc grupas, labas grupas, kuras jūs varat redzēt gitaristu sesiju.lv, un tad viņi saka savu to pienesumu un to vārdu saka un to mūziku dot tiem jaunajiem. Šoreiz, atskatoties uz aizvadītajiem gadiem, būs aplūkojama izstāde, kurā ik viens varēs novērtēt, kā sesija ir augusi un attīstījusies aizvadīto gadu garumā. Dalībnieki vēl tiek aicināti pieteikties, kaut arī organizatori neslēp savu sašutumu par dažādām nebūšanām. Es esmu sašutis. Tautas dejas, nu kā var pavasaris nākt? Nu taču jau roka mūzika jānodarbojas kaut kā džēzo, višķiņ brīvāk. Nu cik to konservatīvi, tikai to identitāti visu laiku. Nu, tautu tērpu, nu cik var, nu tepat tā pīpē tāpat vienas tās pašas Marlboro cigaretes, gan tie dejotāji, gan tie sesijas dalībnieki tepat aiz stūra. Tātad, nu, tās sesijas, tas pienesums ir, kad drusciņi to pasaules elpu sajust arī mūzikas lauciņā, ja? Un tā, protams, Vai vēl var pieteikties, ja kāds grib uz nodarbībām, kā dalībnieks? Paldies par jautājumu. Ar to pieteikšanos ir tā, ka es esmu sašutis, ka kur viņi skatās tie jaunieši. Nu, nebrauc, bet ja īstenībā mēs par to problēmu domājam, tad tas iemesls, kāpēc ir mazāks patreiz tas pieteikumi tiem sesijai. Sesija ir tas, kad ir izglītības ministrija ielikusi ir angļu valodas eksāmenu. 2 dienas ir tieši tie, kas ir gatavie muzikanti, tūlīt tās jau mūsu aplājumos ar savām skaņām un savu harizmu Latvijas Republikas skatuvēm, taču nē, viņiem jābūt eksāmenos. Kā zināms, ģitāristu sesija ir starptautisks pasākums, kurā var piedalīties ik viens, kurš vēlas pilnveidot un attīstīt savas muzikālās prasmes. Sesijas noslēgums 29. martā ar 2 krāšņiem koncertiem, no kuriem viens būs dalībnieku veidots, otrs viesu koncerts, ko vadīs Juris Baltiņš un Māris Olte. No Rūjienas, lai brauc kāds, ja, un varbūt no Smiltenes kāds, lai atbrauc. Un, protams, no Saikavas.